Ko tad mēs šodien runāsim? Mēs runāsim par to, kā grāmatvedības dokumenti jūtas elektroniskajā vidē, kā tos glabāt un kā mēs, kā grāmatveži, varam savus darbus, savus procesus pēc iespējas ātrāk un mazsāpīgāk pārnest šajā internetu vidē, jeb digitālajā vidē. Tas ir šā brīža pārejas perioda rīki, ar kuriem mēs strādājam. Jā, digitizācija kā skenēšana, kā apritskanāli, nē, tie būs arī nākotnē, bet kā skenēšana un kā, teiksim, informācijas nolasīšanas rīks digitalizācijā, tas ir tāds pārejas perioda rīki. Tad, ja tas paraksts, tam parakstam vairs nav derīguma termiņš, tad tas dokuments arī vairs nav derīgs, tas, kas ir parakstīts ar šo parakstu, tad, kad paraksts bija derīgs. Tas ir pilnīgi aplam, jā, tātad tas aizstāja mūsu personīgo parakstu, un ja tas paraksts reiz tajā brīdī bija derīgs, tad tas dokuments arī joprojām ir ar juridisko spēku. Dokumentu aprite, tā noteikti mums visiem ir. Visiem ir tad, kad papīra dokumenti mums bija nepieciešama dokumentu aprits schēma, dokumentu aprits tabula, vienalga, kas tas būtu, kur mēs rātni par šiem saimnieciskās darījuma plūsmām, sistēmām esam savus dokumentiņus likuši. Jā, līdz ar to mums ir iegāde, mums ir pārdošana, mums ir glabāšana, mums ir norēķini, mums ir varbūt. Tālāk, kad tas tests ir aizpildīts, tas tiek rūpīgi pārbaudīts. Tas aizņem kādu mēnesi, šobrīd noteikti vairāk, jo pieprasījumi pieaug ar katru brīdi. Es iesniedzu februārī, saņēmu aprīlī atbildi. Tad tālāk ir jāsaņem digitālās attīstības ceļu karte, ir jāpiereģistrējas mazajiem vidējiem uzņēmumiem de minimis programmā, lielajiem. Tad tālāk mums ir jāveic, vai jau tagad ir jāveic, pirms tā visa, vai reizē ir jāveic tā faktiskā tirgus izpēti, tā saucamais iepirkums, un atkarībā no tā, vai jūs esat lielais vai mazais, tas process ir vai nu vienkāršāks vai sarežģītāks.